1922. gadā pagasta valde nolēma būvēt jaunu skolas ēku pie Smārdas stacijas. 1924. gadā būvniecība tika pabeigta. Jaunā skola bija paredzēta 60 skolēniem, bet drīz vien to pārveidoja par otrās pakāpes pamatskolu mācībām līdz 6. klasē, un skolēnu skaits sasniedz 70. Sākumā skolēni mācījās 3, vēlāk 4 klašu telpās, un arī skolotāji līdz ar to bija 3 vai 4, no kuriem viena skolas pārzine Lidija Braucēja. Skolotāji mācīja dažādus mācību priekšmetus, piemēram, Lidijas vīrs Fricis Braucējs, zīmēšana, matemātika un dabazinības. Skolas tālāko nākotni neizbēgami ietekmēja Latvijas okupācija, arī Smārdas skolēnus skāra deportācijas. 1941. gada jūnijā uz Sibīriju tika izsūtīti 4 skolas bērni. No Lidijas Braucējas atmiņām zināms, ka viņu piemiņai pie skolas tika iestādīta papeļu koku rinda, katram skolēnam viena papele. Kara beigu posmā, kad frontes līnijas pietuvājās Smārdai, skolas 2. stāvs tika sašauts, tāpēc vairākus gadus mācības notika apkārtējās mājās, Lidijas Braucējas, Katlapu un citās. Internāts atradās Legsdiņos. Skolas inventāru bija izdevies saglābt, tāpēc pēc skolas nama atjaunošanas darbu varēja atsākt. Skolēnu skaits pakāpeniski pieauga. 50. gados tas pārsniedz 120. Salīdzinājumam 80. gados skaits bija divkāršojies. Līdz ar to mācības organizēja maiņās, bija 2 plūsmas – mācībām latviešu un krievu valodā, kā arī vakarskola. 60. gadu sākumā valstī notika pāreja uz 8-gadīgo izglītību. Bija vajadzīgas 3 jaunas klašu telpas, sporta zāle, mācību darbnīca un siltumnīca. Darbu joprojām apgrūtināja nepieciešamība strādāt maiņās. Tā brīža skolas direktora Rita Pāvula uzsāka darbu, lai paplašinātu telpas, kas rezultējās jaunas skolas būvniecībā. Nams pie Smārdas stacijas turpmāk tika izmantots internāta vajadzībām.